Vēl pavisam nesen portālā LA.lv tika vēstīts par kādu vīrieti, kurš savā 27 gadu vecumā diemžēl zaudēja dzīvību. Viņš pieļāva traģisku kļūdu, kā vēstīja portāls. Dzīvība tika zaudēta pēc tam, kad viņam tika ievadīta modernā C19 afēras pote. Es aicinu jūs izlasīt šo rakstu no sākuma līdz beigām un pamanīt. Šeit tiek pateikts, ka par valdības politikas kļūdām pēdiņās maksās nodokļu maksātāji, maksās ar savu tuvinieku bojāju eksperimentu rezultātā un maksās kompensāciju par varas noziegumiem pret cilvēci. Jūs varēsiet saredzēt to, kā tas ir, kā tās sauktie amatpersonas uzņemas atbildību. Kurš vēl tic bezatbildīgu idiotu varām? Saiti uz jau minēto rakstu pievienošu šī materiāla aprakstā.